Čau, čau, čau visiem! Ziniet, kur es atrodos? Es atrodos atpūtas vietā pie jūras. Nesen laiku atpakaļ šo vietu ļoti iemīļoju. Šodien 28. jūnijas solās būtu ļoti karsta diena. Tad mēs no rītā laicīgi jau pulkstens, jau 8 jau startējam jau no mājas ārā un jau, kur gan citur, Vērsumā augstumā tā riktīgi, kur ūdens netrūks, tur, kā sakot, rēķina nav jāskatās, ja tur, cik ir patērēts ūdens, tad, ja ir pa karstu, tad droši ir, kur atveldzēties. Man jau personīgi rēķini nav jāskatās ūdens patēriņa rēķins, uz man tas neatiecās. Jā, tur uz to pusīt, tur, kur pirmītējais kadrs, uz to pusīt ir mazmājiņi, no dēļiem uznaglota 3 stūri, mazmājiņi lauka tipa, kur aiziet, kā teikt, uz ofisiņu. Pabūt divu vientulībā ar sevi, papīrs gan jāņem pašiem līdzi. Nekas tur nav jāmaksā. Tā, tur jau skaties, jau atpūšās tur. Telts uzsliet kompānija. Tā kā mans vārds ir Līga, tad Jāņu dienā arī mēs līgotāji šeit atbraucām. Pie manis atbrauc Rīgas viesi, tad ko darām? Tad braucam uz kādu Kurzemes jūrmalu. Kāda jauka ugunskura vieta. Vietas pietiks visiem. Tādu vietu te neviena vien ir. Malka gan pašiem savu jāņem līdzi. Tā, tur jau tusējās. Telts saceltā, bariņš jau atpūšas. Un šādi pa Jāņiem šeit nākamajā rītā bija pilns. Šitas mežiņš bija pilns ar teltīm. Nezinu, kā ar ugunskuriem tik daudz es neskatījos, bet telts no vienas vietas. Bet tik un tā, vietas būtu pietikušas visiem. Stāvlaukums nav maksas, telšu vietas te nekas nav maksas, šeit pilnīgi nekas nav maksas. Ja jums ļoti nauda kabatas spiež, brīvdienu mājiņas arī šeit ir. Paskaties uz vienu uz otru pusi, var atrast arī brīvdienu mājas. Man bērnam bija izkritušas brilles, saulenes, un uz tā galdiņa, kura pie kā es sēdēju, kāds labais cilvēks bija nolicis, un tā šeit pastaigājoties netīšām atradu, par ko, protams, bērns bija sajūsmā. Jau drusciņ tā kā bija sācis apraudāt savus brillītes. Tā, tur soliņš, kur sēdēt un baudīt jūru, gan rozes arī pasmaražot. Patīkam vietiņu. Un šeit ir šāda veida taciņa, pa kuru doties uz jūru. Ja patīk, pataisno uzreiz pa smiltim, tāda iespēja arī ir. Paša izvēle. Pa šo droši uz vienu vai uz otru pusīt vai tālāk. Ļoti jauki. Te viens vīrietis, nezinu, kaut ko nodarbojas, kaut ko ļoti svarīgu. Man to nesaprast, ko viņš tur dara. Kādi mērījumi, pieraksti un ko un kas. Nezinu. Jā, tas ar savu kompāniju atbraukt. Kādu dzimšanas dienu labi šādi nosvinēt. Es domāju, lieliski ideja. Un tā, ko, dosimies uz jūru. Pēc, saules un ūdens un laba iedeguma. Šodien, es domāju, tas būs diezgan labi. Tā. Un, protams, man jau kāds pirksts atkal kadrā jāiebāž ir, citādāk jau nevar. Es ievēroju tādu tendenci, tad, kad es sāku kautrēties no cilvēkiem vai ko, tad sākas man pirksti kadrā. Vienkārši tas cilvēks sāk pastiprināt, pievērst man uzmanību, ko es te filmēju, vai es viņu filmēju, vai es to vidi filmēju, un vispār kāds sakars te ar filmēšanu, vai ne? Labi, tas tā, kuparniekiem. Dodamies uz priekšu.
Nu tā, ne viss ir šādi, jā, bet, kāda neliela daļa šādas taciņas ir uz virzieniem, lai vieglāk staigāšana pa smiltīm ir un tā. Kā jau minēju, nekur nekas šeit nav maksas. Es jau labprāt šeit papildinātu vēl kadrus, jā, kas no Jāņu dienā, ko mēs bijām atbraukuši līgotāji un viss tā, un smuki kadri un tādas bildes un tādi video, cepurnos, to ir grūti aprakstīt, vienreizēji skaisti. Un tad, kad es pēc tam pastudēju likumus, zini, labāk man tādus kadrus nelikt. Bērniem pludmalē tas bija vispār, kā sakot, vecākiem, vecāki varēja baudīt reāli dienu, un bērniem tas arī bija tāds baudījums, fantastiski vienkārši. Viņiem sava ņemšanās un vienmēr ir ar ko nodarboties, un attiecīgi vecākiem savas. Man vēlu vakarā pasaka, kad gaidi ciemiņus, tas nozīmē vienos naktī man būs ciemiņi, neko, uzkuram ugunskura, visi tā un šitā, un tad vēl, kā lai saka, man pat neērts sacīt, jā, kadri jau man ir manā kanālā, jā, tādi, tur jau rokas drebē un kautrīgi bija filmēt, ja tādos, tā tiešā tēmējumā ar kameru stāvēt, tur tā. Tāpēc man tas kadrs sanāk, tas ļoti drebelīgs. Un tā aizbraucām, var sakot, interesanti kaut ko, tur jau tā pikanti vai ne. Un tad neko, tad vēl palīgot līdz rītam, pagulēt un pēc tam uz jūru. Ticiet vai nē, pa dienu es nezināju, ka man būs viesi un ko un kas, bet pa dienu es sapinu vainagus, ozolu, zāļu vainagus sapinu, pat nezinot, ka viesi būs, un šeit un vakarā man pazvana un saka, gaidi ciemiņus. Mēs esam šausmīgi izsalkuši pēc darba, viss tā un šitā, sagatavo kaut ko ēdam un tā un šitā, un es pa fiksu uz veikalu projām. Vēl vakarā 10 nebija cerība, kad veikals būs vaļā, tad es ātri kaut ko, tādu, kas ir tādu vienkārši, kaut ko normālu uzēdam. Neiet runa par tortēm un šašlikiem, tas ir pavisam kas cits. Tās jau visi man jau bija sagatavots neatkarīgi no nekā, vai ne? Bet, tādu kaut ko. Kaut ko normāli tādu ikdienišķi uzēst. Un tā kā pa brīnumu pirms 10 vēl veikals bija vaļā, kur citur jau stabili bija cieta. Vispār jau pa dienu bija doma uz balliet. Nevis pa dienu, bet tā dienas doma. Bet vienkārši, kas pa spokiem bija uznācis, vienkārši, nenāca miegs. Es nevarēju aizmigt, man nebija nekādas tur baigās domas, tur par kaut ko baigu vai tur kreņķieties vai domāties, uznāk tāds spocīgums, vienkārši nenāk miegs. Ko tas nozīmē, ja nav gulēts, tad attiecīgi nav ražīga diena. Un tad līdz ar to tas nosit to gribēšanu uz balli iet kaut kur un tā. Un tā tas viss, tur tā. Jā, un tad sapini tos vainagus. Šeit gaidi viesus. Un ticiet vai ne, tas kungs jau iepriekš visu jau ir nolicis, un viss ir tieši tā, kā tam ir jābūt. Viļņi gan bija lielāki un ūdens vēsāks nekā šodien. Tad jau tāds siltāks. Ja šādā garā vēl kāds pāris dienas, tad jau ūdens pavisam būs silts. Te piemale tāda drusciņa akmeņaina, bet tālāk tur dziļāk, tur to akmeņu nav tik daudz. Sakot, tur, uzmanīgi jāiebrien. Tas varbūt tāds bišķiņ tā varētu būt mazliet veināk. Tā, mazs kadriņš no man Rīgas viesi, Kurzemes piekrastē, un to nakts, to pikanto šovu. Es domāju, ko lai es piedāvāju, tādu, lai kaut kas paliekošs atmiņā ir arī. Tad es izdomāju, ok, to variantu, to pikanto, kas domāts, tikai pieaugušajiem. Jo tas bija, viņiem kaut kā tāda maz neticība tā, vai tiešām kaut kas tāds pastāv, kaut kas tāds, un vēl oficiāli tāds atļauts. Bet, protams, davai, braucam, skatāmies. Tā jau es, protams, tādas lietas neskatos, ja? Bet ja man ir kompānija, tad jautrības pēc, visur, kur aizbrauksim. Un tas vēl burtiski rokas stiepiena attālumā tur pāris minūtes un esam jau klāt vēl.
Un uz to balli labi, ka nemaz negāja. Īstenībā izrādās tur nemaz, diez cik porši nebija. Tur šādi tādi nesmukumi būtu bijuši, ja, tad, tas tā. Vienai esot visādas fobijas, tur no augstuma vai vēl nezinu no kā. Tad, kad ir sabiedrotie, johaidī, tad nav ne no augstuma bail, ne no ārkārtīgi ātriem vai tur ekstrēmiem karuseļiem, no kā nav bail. Visu, ko var dabūt gatavu, pašai par sevi brīnumu taisni. Šodien tagad smiltis nežēlīgi karstas, ārprāts kājas pēdas deg. Pulkstens ir 4, jābrauc ir mājās, negaisa mākoņi nāk virsū, tā lai laicīgi sataisīties un laicīgi, kā sakot, nebūtu nepatīkam pārsteigumu. Jā, negaisa tā ir tāda lieta, kas man ļoti nepatīk. Labi, beigšu pļāpāt. Aizmirsu jums pateikt pašu galveno. Ziniet, kā sauc šo vietu? Užava. Iepriekš esmu bijusi arī Jūrkalnē, agrāks gads, bet, teikšu tā, man šeit izrādās labāk patīk. Šeit ir šīs vietiņas, atpūtas vietiņas un mežiņas, viss tā sakoptāks. Tas ir, mans tāds skatījums, ja? Mašīna ērtāk, kur nolikt un šķietam arī tuvāk un, kaut kā tā. Bet, labi, savu pļāpāšanu šajā reizē beigšu. Ja tev patiks šis video, uzspied īkšķīti. Ja ir vēlēšanās, piesako. Pār to būšu ļoti priecīgi. Un čau visiem! Tiekamies nākamajā video! Strādāt ir laba lieta, bet der arī atpūsties. Un tāpēc es jums rādu šo vietiņu kā labu, skaistu atpūtas vietiņu. Kurzemes piekrastē.